Ja tu gribi pārbaudīt savu iPhone telefonu bateriju, tad ieej iestatījumos, settingos un paņem baterijas sadaļu. Un te pie Battery Health un Charging paskaties, cik procenti ir maksimālā kapacitāte. Ja tev parādās, ka ir jau zem 80%, tas nozīmē, ka baterija ir jau novecojusi un iespējams, ka ir laiks to mainīt. Noteikti paskaties, lai būtu ieslēgts Optimize Battery Charging, tas nozīmē to, ka baterija netiek uzlādēts līdz 100% un vēlams, ka to arī neizlādē līdz 0, jo tā baterijas dzīve kalpos ilgāk. Un izejot no šejienes laukā, vēl tu vari paskatīties, kuras aplikācijas lieto bateriju visvairāk, paņem statistiku par 10 dienām, un ja gadījumā kaut kādas aplikācijas šeit parādās, kas lieto fonā background activity, tas nozīmē, ka šī aplikācija it kā kamēr nelietoja, viņa tiek atsveidzināta fonā. Un to var izslēgt, lai šīs aplikācijas neatsveidzinās, ieej pie General iestatījumiem un atrodi Background App Refresh. Un šeit tu vari izslēgt aplikācijas, kurām nevajadzētu fonā darboties un atjaunināties. Var izslēgt visas, kas nav vajadzīgas, bet jo īpaši tās, kuras tu pamani, ka fonā tiešām tiek lietotas un tērētas.